Sveiki, veseli! Mēs esam tādā punktā, dabas punktā, ko sauc par Jāņiem. Un Jāņi arī ir vasaras salstāvji, citi sauc par salgriežiem, un visādi savādāk skaisti dēvēts punkts, kad saule ir visaugstākajā punktā, un mēs cilvēki arī esam atvērušies, mums ir enerģija, mēs viens pie otra ejam ciemos, mums tāds tā kā ir iedots pendeļu, un mēs skrienam. Un tā nu mēs esam arī šodien tieši pirms Jāņu laikā satikušies šeit. Es atbraucu, paldies pie mums ciemos. Kā jūs zinat, Ēverti atrodas Bārbalas pagastā. Un Bārbalas pagasts it kā ir Bauskas novadā, bet viņam noteikti ir arī vēl kāda senāka vēsture. Un tāpēc mēs šodien varētu parunāt par kaut ko vēl senāku par šodienu. Un tāpēc pie manis ciemos ir Dmitrijs. Sveiki, sveiki. Jā, vai tu varētu nedaudz pastāstīt, ko tu ziemā ēd? Vai kas ir tava informatīvā bauda? Vai ko tu dari dzīvē? Man laikam grūtāk pateikt, ko es nedaru, bet pa lielam tas, ko mani interesē, kas dažreiz savies arī ar darbu, ir vēsture, antropoloģija. Pats esmu sociologs ar stāžu, tā kā tā sabiedriskās norises, kurš ko domā, kāpēc, jā, pārsvarā jautājums, kāpēc tas man nodarbina. Nu, tad es varētu teikt, ka es esmu kapecītis. Kaut kādā ziņā. Tad meklēju arī atbildu šādiem jautājumiem, jā. Tu esi kāpēc, es esmu vienmēr neticīgā. Es nekad neticu nekam, kamēr es neesmu pat pārbaudījusi, ja? Tad mums ir tāda laba kombinācija šobrīd. Es esmu neticīgā, tu esi kāpēc, es redzēs, uz ko mums tas viss aizvilks. Jā, bet par ko tu mēs gribējām šodien parunāt? Par krieviņiem. Jā, ir tāds subetnos krieviņi, par kuru daudz ir dzirdējuši, bet maz kurš var pastāstīt, kas tas ir. Nu, ņemot vērā nosaukumu, ir daudz, pirmais, kas nāk prātā, kaut kas saistīts ar Krieviju, un tā ir taisnība, bet vai tie ir slāvu izcelsmes, uzreiz pateikšu, ka nē. Kāpēc krieviņi? Tāpēc, ka viņi diezgan ilgu laika periodu sastādīja diezgan ievērojumu iedzīvotāju daļu, dzīvoja Bausku, un tad tālāk tādās kultūras ekspansijas veidā laikā arī aizkūšies līdz Bārbelei, un tad, principā, tas, ko stāsta arī dažādi zinātnieki, iespējams, ka arī pat līdz Sēlijai, un uz Lietuvas pusi arī Lietuva ir atrodami arī krieviņu pēcteči, mēs ar vairākām dzimtām tagad esam kontaktā labā. Līdz ar to šis bija tāds ievērojams, bija un arī ir ievērojams mūsu novadā un arī jūsu pagastā, Bārbeles kultūra vēsturiskās ainas tāds sastāvdaļa. Un man liekas, ka tas ir interesanti, kad tagad ir modē atkal tur, nezinu, meklēt saknes, atgriezties pie dzimtas un ņemot vērā, ka šī tomēr nav baltu, bet somugru izcelsmes subetnos, kāpēc sauc viņu pat tik sarežģīti. Jo krieviņi ir votu pēcteči pēc valodas. Jā, voti tā ir tāda somugru cilts, viņi ir radniecīgi Ziemeļigauņiem. Un igauņu valodas pratēji var saprast aptuveni, ja kāds runā krieviņu votu valodā. Bet vairākas kultūras iezīmes rāda, ka te bija ne tikai voti, iespējams arī ižori. Tā ir cita radniecīga cilts, viņi vairāk tā kā tuvāki radniecībā Somijam. Bet, jebkurā gadījumā viņi nāk no tādas zemes, kas saucās Ingermanlandē. Viņi atrodas starp Pēterburgu un Narvu. Tieši tas Baltijas jūras dienvidu piekrastē, Ļeņingradas apgabals, tagad tas sauc attiecīgi. Un šī vieta bija vienmēr tāds kultūras mikslis. Tur caur Ingermanlandi gāja arī viens no atzariem tirzniecības ceļiem no Skandināviem uz Grieķiju, uz Bizantiju. Līdz ar to ļoti interesants reģions, kur sapinās jau sen, jau līdz 14. gadsimtam, tur jau tāds kultūra mikslis, tur slāvis umugri, tur skandināvu lietas visāds. Un tad daļa no šiem cilvēkiem arī nonāca Bauskā.
Ir vairākas versijas. Nu, viena no tādām ejošākām versijām ir tas, ka kara gājienu laikā, kad Livonija tur karoja Novgorodu, tad viens no pēdējiem kariem, un tad turienes kā kara gūstekņus atzina, tur kaut 3000 votu, to votu izžaru visticamāk, kaut kādu cilvēku kopu šeit, lai viņi pabeidz celt pili. Nu, tad pat cik te bija tukšļi. Izsūtījumā. Nu, jā, pārvietoja. Bija laikam tāds pārvietotā otrā pasaules kara laikā bija pārvietotā. Nu, ok, nav svarīgi. Jā, un pēc tam pat cik te bija tāds patukšs apvidus, jo katrs karš atnes parasti arī slimības. Mēris vēl kaut kas. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pēc katra kara vienmēr bija kaut kāda epidēmija. Nu, pat cik tur dažādi. Nu, tad arī pirms tam 13. gadsimtā daudz zemgaļi ir aizgājuši no šī reģiona uz Lietuvu. Bet jebkurai pils, viņa prasa parasti kaut kādu infrastruktūru apkārt. Tur jābūt zemniekiem, tur jābūt cilvēkiem, tur amatniekiem, kas apkalpo šo lietu. Tā ir tā oficiālā versija. Bet pēdējo gadu pētījumos, cik mēs tur esam rakuši, un pašlaik izskatās, ka, un tad pēc tam krieviņi šeit dzīvojuši diezgan kompakti. Viņi, kā arī stāstot, ka viņi nav tā kā sajaukušies ar latviešiem, dzīvojuši šķirti, tur viņiem bija savu valodu, savs tautstēps, savas tradīcijas attiecīgi. Un ar laiku tās vietas, kur viņi kompakti dzīvoja, nosauca par krievišu vaki, tas tā kā krieviņu pagasts. Jāņem kursīt to sauc par krieviņu maznovadu, tagad pēdējā grāmatā vismaz, kas ir bijis. Tad mēs viņu saucam par krieviņu novadu, un krieviņu valodas varētu skanēt krieviņu mā, tā kā atcīt igauņu, bet principā viņi ir radniecīgas valodas ļoti tuvu. Līdz ar to tas krieviņu mā vai tas krievišu vaki, tas bija tāds administratīva vienība, kur, kad iekasēja dažādas nodokļus, tad aptuveni vajadzēja saprast, cik tur sētas ir vēl kaut kas. Un paralēli pastāv arī Letiša vaki, tā kā bija krieviņu novads, bija latviešu novads. Tā kā attiecīgi tas bija diezgan strikt sadalīts, un var saprast, ka tā bija diezgan liela teritorija. Tas saistīts vairāk, tie pirmsākumi ir meklējumi ap Vecsalu un Jaunsalu. Tur tāds Vecsalu, Ozolaini, Jaunsalu, un tas trīsturis, ja viņi to kartē iezīmē, tad arī tagad ir lielākā daļa dzimtu un dzimtu māju un nosaukumu arī atrodami tajā trīsturī. Kāds ir, piemēram, kāds no dzimtu māju nosaukumiem? Pieņemsim Tāri. Tāri? Jā, Tāres. Man blakus mājā dzīvoja Tārs uzvārciņā. Jā, Tāri nozīmē kvas. Jā, un tad ir, teiksim, Kujos tādi arī bijuši, arī daudz Kujos mājas ir. Pašlaik arī pie Bauskas ir Kujos 1, Kujos 2. Tas ir savs. Jā, un tad atkal, tad uzvārdi, ka Tardenakis, Kulmes, starp citu, 4. Latvijas prezidents Karls Ulmanis, viņam arī pamāca līniju, bijuši krieviņi. Tad arī joprojām notiek strīdi, bet izskatās, ka arī Rainim ir pamāca līniju, krieviņu saknes. Tas tur tika pētīts arī savu laiku diezgan spēcīgi. Kugrēni. Starp citu, kugrēnis nozīmē karusis. Karus? Karus, jā. Zivs. Jā. Lūk, ir arī tāds... Kugrēni ļoti daudz Bauskas. Jā, viņi arī Lietuvā ir. Kugrēņai, tā kā tur arī ir mājas nosaukumi, ir arī uzvārds ir izplatīts. Pieņemsim, ir Tomi, tādi Tomaiti, kas ir Lietuvā, tie arī, tā kā skaitās. Un starp citu ir Zepi. Zepi, tas ir kalējs. Tas ir vispār tāds pieņemtais vārds arī Somiju pasaulē. Ar to, un ir arī vēl daudz dažādi, un pašlaik viens mans kolēģis no Helsinku universitātes, viņš arī raksta doktora disertāciju tieši par krieviņu mājas nosaukiem un uzvārdiem. Un īstenībā jau tur sarakstiņš jau top. Līdz ar to liekas, ka nekā nav, bet kad sāc rakt, tad 1, 2, 3, 4. Lūk tā. Un nesen, starp citu, īstenībā
mēs arī pastrādājam labi, un visās bibliotekās apkārt, Vecaules, Jaunsaules, Valles, Bārbeles, es vēl kaut kur bija. Ir sastopams vairākas grāmatas, to uzrakstījām mēs ar vienu. Jā, tā kā to var, un Nacionāla biblioteka arī ir. Super. Jā, tā kā var. Es domāju, ka mēs izliksim PDF kaut kādu, bet, tad man vienkārši vajag nedaudz ar mājaslapu tik galā, bet šie eksemplāri ir pieejami. Jaunsodas bibliotekas arī ir. Āreks, starp citu, lietuviešu. Tā ir Maite. Tā ir tā. Viņa jogu praktizē, starp citu. Šis ir. Jā, Violeta ļoti tāda, ļoti pasionāra. Vispār superīga. Tā reku ir. Tas ir tas vienīgais attēls, kad viņi tika attēloti, blakus esam. 1846. gadā bija ekspedīcija, Krievijas geogrāfijas biedrības šeit. Viņi tikko nodibināja, un pēc pusgada viņi aizbrauca pirmā ekspedīcija pie Krieviņu pētīt. Un šis vīrs, Mikls... Jā, tad citi ir restaurēts Krieviņu tautstāvis. Jā, protams, tāpat jūs kaimiņos Bārbelē, jā. Tā kā, viņi izdara ļoti lielu darbu, paņēma, tad viņi arī pētīja to, daudz nav palicis, bet arī Nacionālā muzejā mums ir vēstures, ir dažādi paraugi, un vismaz sapans tas ir, tur supernos, tad ir kolosāls darbs izdarīts. Jā, bet tā ir tāds specifiskas somogru tehnikas, kas baltiem slāviem nebija raksturīgas, un tas arī norāda uz to, ka šī nebija tāda, un tad tā neoficiāla versija, pie kā mēs tagad strādājam, ir tāda, ka viņi iespējams, ka arī bija kādi sagūstītie, jo, ne bez tā. Bet ņemot vērā, ka tāds krievišu vaki bija arī pie Dobeles, un tad 1388. gadā pie Suntažiem bija pat tāda Vatendorp mūža. Vācija, Livonija par Vaten sauca Votus. Tur tā lietā. Ar ūdeni saistīts. Jā, un tur arī parādās vārds Krieviņi pirmo reizi, agrāk. Kāpēc Krieviņi? Vācu dokumentos sākumā bija Ruše, Krieviņi, tāpēc, ka tautība nebija. Un tad, attiecīgi, viss, kas nāca no tās puses, bija Krievi, un tie, kas nāca no rietumiem, tie bija vācieši. Viss bija vienkārši aptuveni. Lūk, un tad... Vispārēji vikingi. Jā, vispārēji vikingi, jā. Un tā vispār nav tautība, bet amats, jā. Un attiecīgi ar laiku pēc tam, aizguva arī no latviešu valodas tie krieviņi, un tad vācisko tā formā krievinga, tad viņi arī pēc tam sāk lietot dokumentus, bet ļoti ilgi pastāvēja paralēli gan ruša vaki, gan krievišu vaki. Pie Dobeles saucās ruša vaki, un pie Suntažiem saucās tas Vatendorp. Izsakot, bija varianti, un sāk likties, ka iespējams, ka tā bija tāda, tajos laikos jau, kad vajadzēja tautu kaut kādu, kas strādā, uzsvilpa, ņemot vērā to, ka Ingrijai bija tāda vienmēr tur kari notika visu laiku, tad tur tie skandināvi brūk iekšā, tā Livonija, tā novgorodieši tur Lešu pat sīrojumus aizgāja līdz Novgorodai bieži vien. Tas bija tāds, 500 km turp šurp pa lielam. Kas trakam sunim. Trakam sunim, jā. Attiecīgi, un tad pēc kara varēja nākt arī bats lielais, un vismaz vairākos avotos minēts, ka ik pa brīdim, tur, kad sākās problēmas, tad kāda votu daļa kaut kur emigrēja. Ir arī 13. gadsimtā, 14. liela ir kapi Narvas pusē, turpat arī tur vienu brīdi bija liela kopiena votu tieši, un tad pēc tam viņi atkal pēc kādu laiku parādījās, līdz ar to, tā kustība bija, un Livonija votus pazina ļoti labi. Un pat cik viņi bija strādīgi, un amatus prata, arī mūrnieki bija labi. Mēs tagad runājam, kad ar Skaņu kungu, viņš teica, ka tā vecais tornis ļoti līdzīgs tam Koporijas cietoksnim, kas ir Votu zemes centrs, kādreiz bijis, pēc stilā būvēts. Tā kā, kas to lai zina, varbūt kaut kāds sakars tur ir tam visu. Jā, bet kādā šķiet tie cilvēki bija vairāk tādi kalpojošie, ja viņi tomēr bija arī, ar savu vārdu un tādi turīgāki cilvēki? Par to stāst, ka ja viņi tika uzaicināti, un pēc tam arī tāds vēsturnieks Jāgris Zenis, kas pēta brīvzemniekus īsti, viņš arī uzrakstīja pa ķoniņiem grāmatu, viņam tas tāds
sirds lieta ir. Un nesen mēs te arī braukājam, ir mums tāda vieta Zulēni. Zulēni, tas ir starp Jaunsolvēt salā. Tur bija kādreiz brīvzemnieku, Krieviņu brīvzemnieku ciems pirms lielā mēra, kas bija 1710. Gadā notika. Un viņš arī par to stāstot, sajauc viņus ar ķoniņiem. Es saku, krieviņi. Viņš saka, jā, redzi, pat baltvācu vēsturnieki pētot jauci, tāpēc, ka tas tie brīvzemnieki bija gan. Un brīvzemnieki nevarēja būt pirms tam vergi. Tas nozīmē, ka no paša sākuma viņiem bija īpašs status. Tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka lielākā daļa krieviņu, kas nāca šeit, topošo Krieviju, viņi bija uzaicināti ar īpašiem nosacījumiem. Un tā viņi tur apstrādāja zemi, apkalpoja lietas, darīja amatus un tā tālāk joprojām. Līdz ar to tie noteikti bija ne tie nabadzīgākie, ne tie neprasmīgākie cilvēki. Visticamāk, ka liela daļa bija diezgan liela profesionāli, un kā mēs arī redzam, pēc tiem uzvārdiem, Skulmes, Villerušs, tur Spekis un tā tālāk, Rainis, tur, tie nebija tie nabadzīgākie. Līdz ar to es pat teiktu, un tad 18. gadsimta beigās viens tāds Tumanskis bija etnogrāfs, viņš pētīja votus tur. Tad viņš arī pierakstīja tās atmiņas, un tad tie vecie vīri stāstīja, ka mūsu senči bijuši ļoti tādi karot griboši, ļoti turējas pie tradīcijām, ļoti tādi, un vispār voti, īpaši votu sievietes arī, viņi ļoti komunikābli, atvērti bija visam jaunam, un, spriežot pēc tā raksturojuma, tad te atnāca diezgan tādi brīvi mīloši pa sevi pratuši pastāvēt cilvēki, kas bija, prasmīgi un strādīgi, līdz ar to tas vēlākie visi dzimtu tie rezultāti mūsdienās, man liekas, norāda uz to, ka bija savs spītīgums, bija savs tikums, bija sava tradīciju, kaut kāds lepnums par savu izcelsmi, joprojām tagad, kad runā ar pēctečiem, viņi jau pat to stāstu nezina, bet mēs krieviņi, tas ir, tas ir. Ir kaut kādas tādas tīri fiziskas iezīmes, tur, nezinu, gaišie mati, tumšie mati, zilās acis. Tas ir interesanti. Čirkainās ausis. Jā, čirkainas acis, jā. Tas ir interesanti, jo voti, tie krievi, kas tur tā Krievijā palikušie, viņus uzskatīja par visgaišāku nāciju. Viņam līdz 80% bija zilas acis, balti mati, un starp citu tā Violeta maiti, lietuvieši, viņi visi melni ir, ka es vienīgā tāda bāla. Bet Rita Grāveri, kas pētīja tieši votus šeit, to antropoloģiski, to fizioloģiju, un arī doktors Prīmanis, kas 30. gados veica antropoloģisku izpēti. Un atklājās, ka 30% Bauskas apriņķi iedzīvotāji iespējams ir krieviņu sāknes, tas pirms kara bija 34. gads, 32. man liekas. Cik procenti? Trešā daļā. Trešai daļai viņiem bija diezgan liela izlase. Viņi atlasīja tikai vīriešus, kuriem bija 5 paudzes tepat dzīvojuši, un trešai daļai bija aptuveni konstatēts tas somogrisks iezīmes. Pirms karā tā Evgenija bija ļoti populāra, visi, līdz kam tas nonāca, tā ir cita lieta, bet mums saglabājas ļoti labs antropoloģisks materiāls, ko mēs varam darīt. Tad viņu bija daudz, viņi atstāja diezgan lielu ietekmi, bet, kā Rita Grāvere aprakstīja viņus tādu mazu augumu, šaura seja, un tādi melnīgi viņi bijuši. Un šī tā un šeit ir tā pretruna. Bet iespējams, ka tur ir tā lieta, kad iespējams, ka atnāca dažādi, un tā populācija, tā var teikt, veidojas dažādi. Bet jebkurā gadījumā sejas vaipsti ļoti labi parāda to somogrisku elementu. Un tad, jo vairāk rodas, jo vairāk izrādās, ka cilvēki atcerās un glabā atmiņās, pats stāsta šo to. Un nesen mēs atradām, es tagad tikos ar tāds kalvis, un kalvis sausais. Un iespējams, ka viņš ir tiešais pēctecis tām Mikela sausēm, kas tajā akvarelē uzzīmēts.
Oh, Jā, burtiski svētdien tikāmies. interesanti. Jā. Arī pilnīgi nejauši caur citām lietām, bet, nu jā, laikam, ja sāc kaut ko darīt, Nu, tad tas jau ir tā, kad tu esi atvērts informācijai, tad viss paši par sevi tas ir brīnums. sanāk. Jā, Jā. pilnīgi. Tā kā, ja tur viss ir tā kā vajag, tas ir wow. Es par šo esmu sapņojis, identificēt šos cilvēkus, nu, kaut kāds gadus 5 vismaz. Nav tā, ka es baigi esmu radzis, bet, Nu, nu, jā, jā. un tagad tā nejauši. Wow. Nu, viss jau To tā, mēs tā jā. runājam. Viņš saka, nu, kā viņš saka, man kauns, ka es daudz nezinu, bet es saku, paldies, visu vērts, ko nevajag tur vismaz. Ristas tev vienkārši. Jā, pastāvēt blakus. Nu, tā ir vēsture, Jā. saprot, tas ir wow. Jā, attiecīgi tā kaut kā. Tavā dzimtā ir kāds no šī, no tavā No, ģimenē? no manis ne, man ir no Marijas. Tā kā somuguru asinis ir, un mēs parasti kaut kur vienmēr pievelkamies. Jo visur, kur esmu dzīvojis, vienmēr kāds. Tagad domāju, ka arī, kad pārvācos te dzīvot, nu, uz pastāvīgo dzīvi, domāju, Krievi, nu, kāda Krievi, nu, vēsture man patīk, nu, neatceros, ka es te būtu kaut kāds ar to saistīts, un šeit tā, un atkal, nu, ko nu jāņem un jādara, un tad 10 gadus es tā rušanos pamatu. Interesanti, un tas ir, man liekas, arī viela pārdomām cilvēkiem, kas tiešām vairākās paudzēs te dzīvo. Es it kā arī šeit dzīvoju 5. paudzē, jā, bet es, nu, viņi, nu, tos, kurus es zinu, viņi noteikti nav no šejienes, jā, viņi arī tur ir ceļojuši, un man visticamāk, nu, diez vai es atradīšu kādu, bet, jā, bet tie, kas te ir tādi, nu, šeit dzīvojuši, man liekas, varētu painteresēties. Jā. Nē, nu kā, nu ir tā saucamā ģenetiskā atmiņā, par to var, protams, smieties vai vēl kaut ko darīt, bet, nu kā tai pašai Violetai. Viņai ārsts saka, tu zini, viņa kaut kas ir, nu, acis kaut kāda, tā ļoti reta slimība. Viņš saka, klau, nu, zini, ko, šitādas acu slimības ir pārsvarā Skandināvijā ir sastopamas lielā daudzumā. Pie mums tas tā kā nav. Un tad, kad mēs taisījām Žeimē vienu no fórumiem, un tad viņa arī uzpeldēja. Un tad viņa saka, man beidzot saslēdzās. Es tāda vienīgā blondīne, man kaut kāda tur somuguru slimība īpašā. Uzvārds. Nu, šitā pilnīgi. Jā, nu, kaut kas ir. Jā, nu, tad sākie, ko gribi. Nu, jā, un pieņemsim tāpat Inesa Zandere, dejniece, mums slavina, viņa to neslēp. Viņa arī stāsta, ka viņa uzskata, ka viņas tas dotums ir tas somugriskais, viņas vecmāmas gēns. Jo somugri vispār kā tādi, nu, viņu sauc par meža cilvēkiem, jā, Mecerahva, piemēram, jā, un tā un šitā. Un viņi kaut kā, laikam, prot, kas man ļoti patīk, jo somu valodās, Baltijas somu valodās vismaz, nav nākotnes formas. Aha. Nu tā, kā es iešu. Ir formas, kas apzīmē kaut kādu darbību pēc tam. Principā viņiem visa tā iedzīve ir šodien. Nu, tas, par ko runā visi tie garīgās prakses. Ka davai, teit un tagad. Jā, davai mēs negrandējamies pagātnē un nedzīvojam nākotnē. Mēs dzīvojam šeit un tagad. Un man liekas, ka šis iespējams arī varētu būt tāds mentālais, ka, ja tu šodien labi nodzīvo, tad tev arī spož nākotni. Nu, mūsu izpratnē. Un ja mēs skatāmies ekonomiski tagad, kur ir Igaunija, jā, un kur viņa bija 39. gadā, nāca, brauca strādāt pie mums, tāpēc, ka tur nebija ko ēst īsti. Nu, labi, tik traiki nebija, bet līmenis bija, tāsim redzams. Nu, lūdzu, tāpat Soma Nokia vēl kaut kas, nu kādu, viņi droši vien kaut ko čubinās, čiks un dara. Un es pieņemu, ka tāpat mentalitāte. Nu jā, dara šodienā, nevis tur kaļ nenormālos plānus un kaut kur LDR attaipiķos. jā, tā ir. Tā mēs tur sērojam pa pagātni un gaidam laimeslādes. Tā vietā, lai šodienu padarītu izcilu. Un tad viss. Es domāju, ka arī tā domāšana arī bija krieviņiem. Līdz ar to viņi atšķirās. Un, nu, arī, kā teica, pieņemsim, tie paši, nu, nezinu, Kurzemes hercogis superintendents, tās Pauls Enhorns 1638. gadā. Tas pirmais tāds rakstisks minējums. Viņš rakstīja Latvijas vēsturi, Latvijas historiju kaut kā. Un, jā, viņš teica, ka ir kaut kāda tauta, kas runā igauniski, un ir vēl lielāki pagāni nekā latvieši.
Lielāks pagāni nekā latvieši. Šis punkts Jā. ļoti patīk. Jā. Un tālāk bija tāds Kārlis Lucavs, viņš bija mācītais Vecaules Jaunsaules draudzēs. Un viņš arī, viņš ir viens no tiem, kas pārtulkoja krieviņu valodā tevreizes. Jā, mēs pat... Savādāk nevarēja viņiem piekļūt. Jā, tā, un tad viņš arī atstāja ļoti daudz pierakstītu vārdu. Kā parasti luterāņiem patika visu tulkot aborigēnu valodās, un viņi, protams, visu iznīcināja, bet, vismaz rakstiskie šie vidi bija palikuši. Un tad viņš arī teica, ka tieši krieviņi ir, viņš arī minēja par to, ka viņi ir pagāni, ka viņi ir maņticīgi, atkal lielāki nekā latvieši, jā, pat cīniski kaut kur iespējams. Bet viņš teica, ka viņi ir krietni tīrīgāki un likumīgāki nekā latvieši. Ot šitā. To teica mācītājs. Tas bija 1805. 7. gads. Viņš atstāja pierakstus priekš vienu to žurnālu Krievijā. Savulaik. Tā kā, ja mēs skatāmies, un pa lielam tas, ko es tur minēju, Tumanskis, pētie votus, tas aptuveni uz to pašu arī Pavel, kad cilvēki ciena savu pagātni, viņi zina, kas viņi ir, viņi tur savu to visu kultūru, jo, ja mēs paskatāmies, tad nākamgad būs 580 gadi, kad viņi nonākuši Bauskā, vismaz oficiāli, plus minus skatās pēc datiem, bet vismaz 400 gadus dzīvojot apkārt tur vāciešiem, latviešiem, lietuviešiem, viņi saglabāja savu valodu. Viņi dzīvoja ciešās kopienās, viņi saglabāja savu tautstērpu, kas ir arhaiskāks, tur par arhaisku. Te nesašotie tie brunči. Līdz ar to, un viņi bija bagāti, viņi varēja atļauties pirkt normālas drēbes. Tas nozīmē, ka tas bija... Tas ir raksturs un attiecīgi, kā raksturs, cieņa pret savu pagātni. Tas pats arī, ko tie votu teica tie. Kad viņu senči bija ļoti turēs pie savas identitātes un tā tālāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, tad tur ir ļoti daudz tādi, kā latviski saka, milestone, jā. Čista latviski. Jā, čista latviski, jā. Tāds vairākas iezīmes, kas diezgan spēcīgi iezīmē šo grupu. Un tad, tas arī loģiski, ka pie šādiem uzstādījumiem tik ilgu laiku mēs redzam to, kas ir. Jā. Tā galvenā atziņa dzīvot šeit un tagad, vai ne? Jā. Nevis gudri muldēt, bet tiešām darīt to, lai tā šodiena būtu pat labākā diena, kāda ir. Klau, bet mēs ar tevi runājām arī, ka tu laikrat Pietur Evertos būsi. Jā. Un par ko tu šajā laikratā arī mums pastāstīsi? Ar ko tu padalīsies? Es domāju, ka būtu interesanti vairāk parunāt par tradīcijām, par paražām, par to pašu pagānismu, tā kā iedziļināties lietās. Ir tā, ka visas tās sarunas par tautībām, par latviskumu, lai man piedod nacionālistiem vēl kaut kas, igauniskumu, lietuviskumu. Tas diezgan pavēls konstrukts palielum. 19. gadsimta vidus beigas, kad veidojas nacionālās valstis, un tad pēkšņi, latviskais tautstērps mēs zinām, ko darīja Ulmanis no 34. līdz 39. gadam. No valsts viedokļa viss ir skaidrs, jābūt unificētai kultūrai, un cilvēkiem jāsit pie krūtiem, un jāsaprot, jāpastāst, kas viņi ir. Jā, tur braucot no mazas Latvijas uz Vāciju, viņiem vienalga, tas kurs, zemgals, vēl kaut kas. Latvija ir Latvija, tur jābūt kaut kādam lielākam. Bet, ja mēs skatāmies pagātnē, piemēram, krieviņi parādījās šeit 15. gadsimta vidū. 1444. 7. gads, aptuveni. Visticamāk, ka tas nebija tāda viena akcija, bet iespējams, ka viņi pārvietojas grupām. Jo es nestādos priekšā, kā var 3000 cilvēkus ar bērniem un iedzīvi atzīt. Viņi vēl visi izdzīvoja 500 kilometrus tur pāri. Tur ir diezgan tāds loģistiski, tas ir diezgan sarežģīts triks pats par sevi, un pie tām tev iespējas. Ja tā, nekāds problēmas nav. Lūk, un tajā laikā parasti bija tāds, cilvēki runāja dažādās valodās, bet konkrētos reģionos bija ļoti daudz līdzīgas paražas tradīcijas, rituāli, bija līdzīga materiālā kultūra.
Ja, piemēram, ja mēs skatāmies uz Baltiju, uz Ingriju un pat līdz Kaļingradai, tur, nu, Kenigsberga vai Karalaučs tagad. Tad visu šo tajos laikos, nu, no 13. līdz 15. gadsimta beigām vismaz to visu noklāja skandināvu modi kultūra, jo viņi bija progresīvāki tajā laikā. Ieroči, nu, tur daudz kas, jā. Un arī arheologi, kad raka, teiksim, nu, pirms apludināja Salaspils vietu, tad turēja to lībiešu ciemus rakšu, un arī teikts, varēja redzēt uzreiz, ka mainās mode. Tā kā tev ir vienā kapā šitais, un burtiski paiet tur 20 gadi, tur tev ir pilnīgi cita materiāla kultūra. Tas ir loģiski, kāpēc senatnē, ja tagad ir moda tā, ka viņi maināt katru gadu, labi, tur sanāk, taču tomēr arī tā moda bija. Un taču ne jau viss staigāja pa vienādi, ja? Kad nedod Dievs, tu esi kaut ko citu uzvilcis. Tas man vienkārši, kas tas ir? Tagad jau arī ir, ko ārzemēs skaties, iet Somiņa, Maksima mūsējais, vai ne? Nekur tālu mēs neesam aizgājuši, tas pats vien ir. Līdz ar to bija kaut kāda kopēja materiālā tur kultūra, kas ik pa brīdim tur izplatījās, un tās individuālās iezīmes, es domāju, ka pārsvarā bija valodā un kaut kādās īpašās mini tradīcijās, kas atšķira viena no otra. Ja mēs skatāmies, ar ko principā atšķirās pagānisms no kristietības. Nu, kristietība tas tāds ļoti visunificēja, nu, ja vajag stipru valsti, vajag vienu reliģiju, ne, lai visiem ir vienāds mindsets, ja, un vērtība kaut kāda sistēma. Ja mēs skatāmies uz pagānismu, tad nu, viņš tāds horizontāls, tā nav piramīda. Principā tie paši dievi, ja mēs skatāmies nu, tos pašos mariešus, tur, jā, un viņam starp citu palika joprojām tas, nu, tā reliģija. Viņu skaitās pēdējie pagāni, nu, jā, bet arī var redzēt, ka ļoti spēcīgi ietekmē kristietība, ko parādās tur tie unificēti dievokļi. Bet jebkurā gadījumā tas pats dievs dažādos ciemos pat netālu varēja nozīmēt kaut ko citu. Nosaukums tas pats, bet viņš varēja būt vairs ne tik svarīgs. Un tā tālāk tā joprojām. Līdz ar to pagānismā, nu, vai nezinu, pirmatnē reliģija kā labāk. Pirmatnē reliģija. Jā. Nu, es domāju, zinu cilvēki, kas baigi uz to rēģēt. Nu, labi, es kā pseido vēsturnieks nestāstīšu. Nu, pseido vēstur arī ir vēstura. Tieši tā, jā, ar laiku kļūst par tradīciju. Jā, tieši tā. Nu, jā, un attiecīgi tur nebija tādas hierarhijas, nebija horizontālas tāds ļoti spēcīgi viss sarakstīts. Līdz ar to viņš bija lielāka iekšējā brīvība. Bet arī līdz ar to bija lielāka atsvešinātība. Varēja tā kā, vairāk bija tas savējais, svešais, vai ne, visu laiku. Un tas tāds dziesma, maz bija teva novadiņa, bet diženi turējās. Un es vienmēr domāju, kā postmodernismu bērns. Kāpēc nevar apvienot ar citiem novadinu pateikt, mēs esam valsts? Nē. Mēs tur kausimies līdz, bet... viensētnieki. Jā, tas ir tā, tas varbūt tā pagānisma tāda, izteiksme. Līdz ar to ļoti daudz... Mans dievs ir labāks nekā tavējais. Jā. Romieši bija gudrāki, viņi lika visu panteonā, un kad pietrūka ķieģeļus būvēt garus tempļus, Romas impērija pajuka. Nāc kristietība, jā. Kā tagad saka... Optimizēja visu, jā, salikot. Jā. Labi, tas tā, humors. Bet jā, ja skatās uz tradīcijiem, tad ļoti līdzīgi bija. Bija tie paši svētki, vienīgais, kas ar laiku nedaudz to visu padarīja savādāku, tas, kad voti nokļuva zem Novgorodas, Novgorodē pareizticība. Jā. Ar visu tradīciju, citi svētie, bet, citi nosaukumi, bet pa lielam, tā jēga. Vispār jau visumā viss ir. Tā jēga bija ļoti, jā. Livonija, viss, kas bija Livonija, bija katoļu, pēc tam luterāņi. Pie katoļiem varēja dzīvot, bet luterāņi, tad viņi tur izdedzināja visu tā, ka tur palika tikai daži pieraksti. Pie katoļiem pierakstu nebija dzīva tradīcija, tur sanāca otrādi. Lūk, tad, ja mēs skatāmies vispār uz tādu to gada apli, tad pa lielam tie paši svētki,
Nu, zini kā, mēs jau varam saukties, kā mēs gribam. Mēs varam nākt no kurienes mēs gribam, bet saule ir tā kā viena, nu, tajā vismaz šajā saules sistēmā, vai ne? Nu, jā, tur mēnesis kaut kur Un, fonā. jā, nē, nu, mēnesis pats pa sevi kruķījās tur apkārt, un tad līdz ar to, nu, nekas mums cits neatliek, kā mēs skatāmies uz sauli, bet mēs skatāmies visi uz vienu sauli, un pilnīgi vienalga, kā mums sauc. Nu, te arī tas pats jautājums. Mēs jau, nu kā, man liekas, tas, kas par ko arī mūsdienās jārunā, par to, ka tomēr tas kalendārs bija piesiets lauku darbiem. Tieši tā. Ja tu esi kaut kāds tur efektīvais menedžeris, jā, kuram tur rīt sākās ar kafiju 4 no rīta kaut kādā tur skrēja ceļiņā, nu, tomēr tev cits ritms ir, un tev varbūt tie jāņi. Tā kā man, piemēram, liekas smieklīgi, ka pilsētnieki vēro, kāds rītdien būs laiks, kāds viņam starpība. Jā. Viņš tā Mājā, mašīna, nākušā māja. Viņam taču nav ne sienas jāpļauj, ne govs jābaro. Tieši tā. Tajā laikā pat cik to pilsētnieku daudz nebija, un nu, tie 95% vismaz bija cilvēki, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, tad, nu, sējas laiks, tur, nezinu, pļaujas laiks, gaļas laiks, nu, vienalga, kas tur bijis. Viņš jau bija aptuveni plus mīnus, atšķirās varbūt, nu, tur mēneša ietvaros. Nu, ņemot vērā, ka uz Ziemeļu Somijā noteikti visi sākās vēlāk. Mēs pat Latvijā tepat redzam. Man Vidzemes augstienē draugs dzīvo, tad mēs lieku 2 nedēļas. Man kaut kāds uziet, tad pēc 2 nedēļām tikai pie viņa kaut kāds uziet. Tābeles, jāsmīns. Es jau vispār sen esmu par to, ka, nu, es vispār kalendārā tā kā neskatos, es skatos dabā. Un tas ir tajā mirklī, kad daba parāda, kad ir svētki, tad ir svētki, un tad viņi arī ir jāsvin. Un pilnīgi nav vērts cīnīties ne par kalendāriem, ne par nosaukumiem, jo man liekas, ka tā daba, nu, vienkārši ir jāskatās, kas notiek. Un tas tāpatās kā pa Jāņakti, protams, kad es bišķiņu tagad ironizēju, bet kāpēc pa nakti dancoja visu nakti kopā ar tumsu spēkiem, ja, nu, it kā sargājot sauli, it kā saule nebūtu pati, ja. Tikai tāpēc, ka pa dienu taču jāstrādā. Tu taču nevari pa dienu svinēt, jo tev ir visi darbi jādara. Un tad tur naktī, nu, vienkārši vienīgais laiks, ka tu to vari darīt. Nu, loģiski, jā. Nu, jā, un tad šeit, nu, tieši tā, kā tu arī teici, tad, teiksim, ja skatās pierakstus par votu ciemiem, nu, teiksim, tie paši 19. gadsimts un arī Otrā pasaules kara laikā, nu, kad vācieši tur iekāroja to daļu, no Tartu universitātes brauc Igauni un pēti, un ļoti daudz pieraksties, starp citu, un fotogrāfijas pateicoties, nu, šim skumjiem brīdim, bet, nu, tad mums arī atkal. Nu, tas ir interesanti, kad Krievi viņi vienmēr ir kaut kādās krustcelēs. Visu laiku kaut kādi kāri vēl kaut kā viņi izdzīvo, saproties. Un cik viņus jau norakstījuši, ka ir miruši. Ir skorpioni pēc horoskopa. Nezinu. Es jokoju šobrīd. Nezinu, jā. Skorpions viņš vienmēr ir kaut kādās krīzes situācijās, bet viņš vienmēr tur izdzīvo, jo viņam ir jāpārceļ tie vispārējie kaut kādā jaunā līmenī. Nē, nu par to stāst, jo paskatās to pašu votu vēsturi, tad nemitīga Mačilovka, tur visu laiku kāds nāca kaut ko karoja. Un sakot, no kaut kāda 18. gadsimta beigām visu laiku sola, ka nu tik viss. Un pat tagad ar visu to, kas tur notiek tagad Krievijā, vēl 10 cilvēki runā votu valodā. Jā. Un mums tā arī izrādās. Es zinu, kad braukāju pa Jaunsalu, man rodās jautājums nevis, kas ir krieviņi, bet kur ir latvieši. Nu tā. Nu, tu saproti to apjomu, kas ir bijis. Līdz ar to, nu jā, un tad, tad tajos votu ciemos tā arī teica, ka katram tas atšķirās nedaudz, jo cilvēki tieši tā, viņi gaida dabā un skaties, pēc 3 dienām tur, nezinu, jār, tas nozīmē, ka tur pienāca šāds svētki. Tad mēs tur pliki tur tagad vandīsimies pa vagām, nu tad, nu, viss kas, nevis tur atkal, mums tagad 8. līs lietus krusē, mēs tagad ejam tur. Nu kā mums tagad, jā, kaut kāds viesulis noiet, svētki izdevušies, jā, tur pa kokiem. Tā kā tā anekdotā, jā. Pa kokiem lasa cilvēki. Kad čukči aiziet pie šamaņa prasa, kāds būs, nu, vai vajag malku skaldīt, vai būs augsts ziema, vai nebūs. Viņš tā kā padomā, tas šamanis labāk, lai saskaldi, jo, ja būs silta, nu, tad nekas nekad nenoderēs. Čukči aiziet skaldīt malku, šamanis aiziet tomēr pie meteorologiem padomu prasīt, vai tiešām būs augsts ziema. Viņš saka, būs augsts ziema, kāds zini. Čukči malku skalda.
Nu, jā. Nu, tas no tās sērijas, ja? No, kur tas loks? Tieši tā. Nu jā, forši. Bet, nu, mēs šodien šeit un tagad esam Jāņu laikā, vai ne? Te varbūt ir kaut kādas burvestības vai kaut kādas tradīcijas, no tradīciju sērijas tu kaut ko tādu atceries. Jā. Jūs esi pierakstījis. Jā, tā ir. Ir saglabājušies pieraksti gan par votiem, gan par ižoru. Tradīcijām viņas nedaudz atšķirās, jo votiem viņas ir ļoti arhaiskākās krietni. Par to runā, ka voti ir arhaiskākā tauta un ļoti iespējams, ka tā turēšanās pie pagātnes tas nav tikai tāpēc, ka viņi ir tur kaut kādi atpalikuši cilvēki, bet, kaut kāda tautas iezīme, kas nav slikti īsti. Ļoti labi. Sazemājums. Jā. Un, un tad es varbūt pāris lietas pastāstīšu. Nu jā, tad pa lielam, ja skatās vispār Jāņu tradīcijas, latviešiem arī ir noteikti uguns rituāli, kaut kā saistīts ar ūdeņiem, tur peldas attīrīšanas, tas viss ir, protams, ka maģija, Jā, kā jau. kaut kādi zaļumi atkal, pušļi Kādi zaļumi? Kaut kādi zaļumi, vai nu tā ir vai nu bērs, vai nu pilādzes. Pilādzes ļoti daudz izmantoja, vispār Somogri izmanto un slāvi ļoti daudz pilādzes. Tas vienkārši viņi ir ļoti daudz. Nu, viņi ir daudz, un tur ir arī krustiņš. Jā. Uz pakaļiņas tā kā tā odziņa, līdz ar to, un arī pat veseli kulti bijuši, tas saucam arī bīnus citur. Jā. Pilāči taisa krustus, vecīdnieki ir tāds arī. Tā kā tas ir, tai pusē viņš ļoti izteikts koks un joprojām tur karina kaut kur pie griestiem, tur pie sijām. Viņš tāds ļoti, ļoti spēcīgs attierošs ir, jā. Bet ja skatās, teiksim, uz to pašu votu kalendāru, tad interesanti, ka Ingermanlandē pēc tam, kad viņa nokļuva zem Zviedrijas 1640. gadi. Tāpat, kad mums Vidzeme bija zem Zviedrijas, un tad tā Ingermanlandes daļa arī bija zem Zviedrijas. Un tur iebrauca daudz somi. Tāpēc, ka bija tukšas zemes, viņi baigi karoja ar pareizticību, un tad luterāņus tur iesūtījuši. Un viņi atveduši nedaudz arī tās somu tradīcijas. Bet pat cik somi un ižore ir radniecīgas tautas, tur daudz kas kopīgs ir. Bet atkal tusēt kopā visām trim tautām, tur ar tiem pārsimt gadu, tur izveidojas tāda īpaša kultūra. Un interesanti ir tas, ka tieši Ingermanlanda saglabājas visarhaiskākās tradīcijas. Piemēram. Jā, piemēram, Kalevala, zini, kas ir? Tas ir somu karaļu epos. Kalevala, jā, tas. Jā, un kas ir interesanti, Somijā, protams, arī bija luterisms ļoti spēcīgs, un lielākā daļa runas bija savākta Krievijas pusē Karelijā, jo daļa Karelijas atrodas Somijā. Un kaut kāda, nezinu, 5. daļa no eposa, vismaz tas, ko Lenrods ir salicis kopā, ir atrasta tieši pie ižoriem Ingermanlandē. Tur daļa votu, ižoru, kaut kādas runas. Līdz ar to Krieviņam ir saistība ar Kalevalu, tāda pastarpināta. Jo, tas visarhaiskākās tradīcijas spēja pierakstīt tieši Ingermanlandē, cik tas nebūtu paradoxāli. Tādā ziņā. Līdz ar to voti, un tad viss, kas, ja viņu sadala uz divām pusēm, vairāk uz Pēterburgu saucā Jāņus Juhanus, tā kā Somu tā tradīcija, bet vairāk tie, kas rietumdaļā, uz Igauniju pusi Jāņi. Jāņi, jā. Lūk, tā kā votiem bija gan Jāni, gan Juhanus, tur bija vēl pāris tādi grūti izrunājumi Jāņa interpretācijas vārdi, bet, principā ir pieņemts, ka votu valoda ir Jāni. Jā. Igauņam arī Jāni Pēv, tā kā Jāņa diena. Sanāk. Lūk, tad bija vairākas lietas, kas bija saistīts ar lopkopību, pat cik lopi bija ļoti svarīgi, un tad vajadzēja aizsardzību dažādi taisīt, un tad tur... Es nezinu, kā latviski sauc. Zini, tad kādreiz lika podus krāsnī. Bija tāds dakšas speciāls. Kruķis. Kaut kas, jā. Tāds, zini, pa ko es tādu. Jā. Jā. Un tad šādu lika logos vai kaut kur pie ar buršanas vārdiem, lai tur kaimiņiem kāda nenobur, kad mazāk piena būs. Viens otram draugs taču kaimiņi, vai ne? Un tad teica, lai slauka to kruķi, nevis manu govi, piemēram. Tas bija interesanti lieta. Tad,
Nu, jā, tad meza skriet pliks tur ap sētu. Nu, to jau visi Jā, dara. tas ir, jā. Un interesanti ir tas, ka Jāņa naktī varēja saprast, kas ir, nu, kurš no kaimiņiem burās. Mhm. Jo, pieņemsim, ja tu redz kaut kādu aizdomīgu kaķi, ja tu iesi pa degunu, Kaķim? nu, piemēram, Jā. tev liekas, ka tas ir vai lapsa, vai vienalga kaut kāds dzīvnieks, nu, Jā. varēja pārvērsties. Ja tu iesi pa degunu, un ja tas ir tiešām tā burve, nu, Jā, ragana, ja, tad jā. viņai vajadzēja pārvērsties par raganu. No rīta visi redzēja, ka viņi tur deguns ir sadauzīts. Tad nedrīkst. Tā kā var- Papardēm nedrīkst svist. Tad padomās kaimiņi, ka tas bulrumā. Nu, tur laikam, jā. Un tad, nu, tā ir tāda interesanta tradīcija. Un, piemēram, bija tāds, visām tautām ir arī zināms tāda parādība, ka tāda uguns čūska, ja, kas lido tur un savāc no kaimiņiem visādus labumus, ja. Un tieši Jāņi bija votiem, kad tāds īpaši saimnieces, jā, lai tur daudzinātu mantu, tad viņas tur izpildīja rituālu, lai rādītu to lemu. Nu, viņš saucās, Ižoru viņu sauc par para, viņš arī, man liekas, pie slāviem para saucās, bet Ižoru viņu sauc par lemnus. Tā ir tāda, jā, tā čūska. Viņa tā kā taisīja to čūsku kaut kā? Tā bija tāda čūska uguns, un viņai astes vietā bija tāds čerpaks, tāds tā kā grozniņš, jā. Un tad viņš varēja tur nest pienu, tur visādus labumus un tā darīt. Nu, lūk, un divas lietas ir, kā to varēja izdarīt, kā varēja tikt pie tā lemus. Varēja reiz tur cik gados zelta olu varēja izdēt gailis, bet vajadzēja zināt, kur viņš to izdara, atrast viņu. Jā. Tad viņš viņu izperē. Pats izperē. Nu, tur visādi varianti bijuši izsaka, lai tu dabūtu olu, tad tas izšķiļās tas lemjus, un tad pēc 3 gadiem vajadzēja viņu tikt vaļā. Jo viņš varēja pēc tam nodedzināt māju. Nu, tur viņam kaut kas gāja ciet, un tad viņam parasti deva kaut kādu... Jā, un tad viņam deva kaut kādu darbu, tādu, nu, ko viņš nevar izpildīt. Pieņemsim, tur saskaitīt, cik tur tie, nezinu, tur smilts kaut kādi šitie graudiņi tur. Jā, un tas ir tādi buramvārdi, kas saka, ej uz mežu vis tālāk, atrodas egli vislielāko skaits kujas. Jā, nu tas ar tiem visiem vēlniem un tiem sēdiem gariem, tas tāds arī ļoti tipiska lieta. Bija arī tāds rituāls, kad, nu, kā varēja pie tā lemjus tikt, jā, kad sievas tur gāja uz pirti, izģērbās plikas un taisīja leli, un it kā tur tēloja, ka viņas dzemdē to leli, stājās virsū, tur kaut kāds rituāli bijuši. Un tā varēja atkal, nu, atdzīvināt. Jā, tā kā tur tāds, nu, Frankensteina stāsts. Nu, un vēl visādi varianti, jā, nu, kas saka, latviski liekas weird, jā, bet, nu. Jā, bet tas galvenais nodoms, jebkurā gadījumā, ir arī tradīcijā no vienas puses aizsargāt to, kas tev ir, un iedot, nu, tā auglība ir saņemta, ja, nu, tā kā sanāk. Jā. Un viņu tā kā likt lietā. Nu, tur laikam tā ir, kad ir variants, kad tev jāaizsargā. Jā. Nu, tātad visi tie buršanas rituāli, viņi aptuveni tādi paši. Jā, nu, plus-mīnus. Nu, ja mēs tā kategorizējam. Tad otrais, jā, pareizi tu teici, tad to vajadzētu likt lietā un dabūt standarta ražu. Un tad tiem, kam bija pa maz, taisīja visādus lemuzus, lai viņi vēl tur virsvērtību tev atnest. Nu, tipa na haļavu, zini, tu neko nedari, un tad tev šeit parādās kaut kas. Un tad, bet šitā baigi skatījās, ja tur kādam sāk pazust tur piens, tad tur baigi skatījās vakarā, uz kurien tas lemjus lido. Un tad atkal varēja tur dabūt pa ķobi šis tā. Es sakot, tur bija baigā kustība pa naktīm. Nu, tur šeit, ka pa naktīm tas arī viss notika. Nu, jā. Nu, naktī jau tomēr tie tums spēki ir. Jā. Un tas tā kā pa to lopkopību, tad, nu, atkal... Votiem bija arī izteikts senču kults. Es domāju, ka jo senāk arhaiskāks, jo vairāk saiknē ar to, nu, viņu pasauli, tas saucam. Bet ļoti interesanti. Jā, tādā ziņā. Un attiecīgi tad bija speciāli mīlesti un arī pirtīs gāja, un tad kā divi, parasti pirtīs arī gāja kā, nu, teiksim, 2 ienāk, nu, vīrieši sievietes, un tad 3. reize, tad tur tas tie gariņi tur, jā, mazgāja.
atkal, nu, tie paši motīvi plus mīnus ir, bet, nu, protams, ka tur kaut kādas savas lietas bijušas. Un, nu jā, un interesanti ir tas, ka pirms Jāņiem voti mēdza apmeklēt arī kapus un atstāt kaut kādas, nu, tur ēdamos. Tieši kapos? Jā, kapos tieši, jā. Jo ir tā, ka gan votiem, gan nižariem, es pats arī redzēju, viņiem ir tās saucamās tās upurēšanas priedes. Viņas vai nu divas galotnes, vai nu viņi ir kaut kāds tur, nezinu, tur... Nu, tas kā, nu... Nu, tas kaut kāds caurums tur iekšā, vai, nu, nezinu, kaut kāds, un tad parasti tur nes un upurē kaut ko. Tur olas atstāja, nezinu, tur alu lej dažreiz, nu, kaut kā tā. Un tas ir interesanti, ka tieši pirms Jāņiem, voti, nu, vismaz dažos ciemos bija tā tradīcija, kad tā kā godināja senčus pirms tam. Nu, man liekas, ka, visos saules godos ir tā, ka no sākuma godina veļus vai senčus, un tad darbojās uz priekšu. Nu, man vismaz tā. Varbūt, es pateikšu godīgi, es neesmu pētījis tieši tradīcijas, nu, tik dziļi, bet, nu, es tā aptuveni tagad skatos etnogrāfiskas, kas bija piefiksēts. Tas ir tas, nu, kas tā kā viņus atšķir, vismaz pie Ižoriem un tiem Ingermanlandes somiem par to nestāst. Un tad, nu jā, un tad uguns rituāli. Protams, ka taisīja, nu, tā kā veidoja ugunskurus lielos. Votiem bija ļoti raksturīgi arī tas, ka, nu, pat cik Ingermanlande, piemēram, ir, nu, tur Somijā blakus ziemeļi, tur ļoti daudz bija liela izmēra akmeņi. Nu, tādi riktīgi lieli. Un tad bija atsevišķi ciemi, kur blakus bija šādi tipi akmeņi, protams, bija kā sakrāli akmeņi, tur bija daudz, kas notika. Viņi bija arī, tie akmeņi arī bija, tur nebija tā, ka viņi bija visam, nu, tur bija kaut kāds noteikts dievības, kā bija tas kā paredzēts. Un, piemēram, bija tāda maķie, nu, viens no ciemiem bija liels, nu, tas liels akmens, viņš, nu, Latgale ir liels akmens uz vienu burtu, tāds, viņš nav augšiem, bet kaut kur. Nu, es sakot, liels akmens, ļoti plakans, un uz viņa taisiet balles kaut kāds, un tur arī uz tā akmens dedzināja ugunskuru, un, nu, tā kā ap viņu staigāja dziedāja, un tad daži pāri uz tā akmens, tā kā ap to ugunskuru spēja padējot. Nu, atkal lieta, nu, plus avoti, plus svētbirzes, nu, attiecīgi, tas pats, kas arī bijis. Tas, kas atšķirīgs Ižoriem, pat cik viņi vairāk dzīvojuši gar jūru, nu, tieši gar jūru un gar upēm, viņiem ļoti daudz saistīts ar ūdeni. Viņi tieši taisīja ugunskurus pie ūdens, lai tur atstarojās ūdenī, nu, tur nedaudz tas dziļāk viss gāja. Jā, tas jau ļoti, nu, man liekas, tā arī ir, kad laiž to ziedus pa ūdeni, ugunskuru, uzūdeņu gunikuru, jā? Un, jā, un kādreiz arī tā zīlē, kad, starp citu, gāja uz pirti visi obligāti, nu, Somugrim pirts, tas ir, man liekas, visiem šitā dzīvojoši. Jā, nu, es domāju par to, ka par to baļu ļoti izceļ parasti. Nu, un tad sloca, ko perās, Ižori, viņi arī, nu, tā kā zīlē meta slotas pēc pirts. Un, ja viņa peldē to spico galu uz priekšu, tad viss būs čiki briki. Ja viņa tur nogrims vai kaut kā sāk tur aizķerties, nu tad jāgaida, ka būs kaut kāda sūdi. O, šitā labi ideja. Jā, starp citu. Es neesmu dzirdējis par slotām. Parasti, nu, vaini, un vēl kaut kas. O, to mēs noteikti izmēnēs, kā pirtnieks nevar neizmēģināt. Starp citu. Nu, šeit tev, tas lifehacks, jā. Upīt tev ir blakus, jā. Jā, nu kā. Var izpausties. Nu jā, un tad vēl viena lieta bija, nu, par to, kā zīlē, tad neparasts variants, kā tikt pie vīra, tad gāja kaut kur laukā, un pirms Jāņu nakts stādīja kāpos stādus. Jā. Un ja no rīta viņi nokals, tad būs precības, būs forši viss, ja viņas izbradā govis, un tad gaidi atkal problēmas. Jā, kur mūsdienās govis atrast, ko izbrādāt? Vienkārši nereāli. Nu, zini ko? Jā, nu. Šitā neizbradā. Nu, Klau, zini ko? Хочешь жить, умей вертеться. Lai uzzinātu, kā tikt pie vīra, jāievies govis, jāuztais kāpos. Tādi, jāizpiķē, zini, kas. Un vēl jādabūt, lai viņi abi satiek, vai viņi izbradā. Jā.
Fonā slota peldi, jā tā. Seno tradīciju, mūsdienu versiju. Tik labs, jā. Nu, ņem pa labu, jā. Nu, skaidrs. Nu, es domāju, ka es tajā ratā vēl tur atradīšu. Variantus man ir, ko pastāst. Es domāju, ka būs interesanti. Jā, neliec man to rādu. Es jau tagad domāju, kur lai to govi dabūtu ar tiem kāpostiem. Sterveti, tur 3, man liekas, tie korpusi. Kaimiņu pār upē ir daudz govis. Nu, izsakot varianti ir, jā. Jā, un, zin, kas interesanti ir, pieņemsim, ka Ižora taisīja nevis tos mazos ugunskurus, bet viņi taisīja no baļķiem tādus riktīgi augstus. Jā. Nu, protams, ka lika vai nu veco ratu, vai nu mucu. Tas bija visiem, bet viņi taisa tāds mājas liels. Vai nu lika 4 kaut kādus pāļus, un starp pāļiem sameta tur visādus, nezinu, tur... Nu jā, tā visu nakti, lai visu nakti būtu tā uguns. Jā, piešķila no augšas, un tā attiecīgi, jo augstāk, jo labāk bija. Nu, tādus torņus būvē. Bet tā ir vairāk tad Ižoru somu tradīcija, kas ir interesanti. Jā, nu, votiem patika, ka reizes uz akmeņiem kaut kur tā. Tā kā ir varianti. Es vairāk pie votiem. Nē, nu, par govim padomā. Bet par govim es nav. Jā, es domāju, ka pietiek runāt. Ja ir meklēt govi, slēdz kāpos. Un slotas nespēc. Varbūt noslēgumā gribu pateikt arī tādu lietu, kad pie stelpas ir tāds kuņķis vetozols. Jā, reku. Urtāna grāmatā, tas ir, kā viņš izskatījās. Viņš tagad ir nokritis, 94. gadā viņam tur iespēja zībens, viss. Bet šī ir, tur blakus ir mājas, ķuņķi izskatās pēc somugura nosaukuma. Struņķi arī nav? Struņķi nezinu, bet kuņķi, jā, tas varētu... Kuņķi tur baigi tālu nav? Nu, nav vēl teiks, bet pa kuņķiem tas varētu nozīmēt krauķis, tulkojumā. Un Urtāns arī, Juris, es ar viņu runāju, viņš teica, ka runāja ar saimnieci, un tur arī kaut kas ar krieviem saistīts. Tā kā, iespējams, ka šī vienīgā vieta tagad, kur, pus mīnus var pateikt, ka viņa bija saistīta. Jo pie tā ozola regulāri notika upurēšana, alus, tur arī, tas pats Šegrēns, tajā 19. gadsimtā teica, ka ir kaut kādi ozoli, kuri zināmi, kur viņi nāk tur, upurē ēdienu, upurē dzērienus un svin visādus savus tos neķitru svētkus. Tā kā tā. Forši, paldies tev. Man liekas, interesanti. Ļoti. Jā, es domāju, ka paturpināsim. Jā, tas ir, mēs varēsim par to turpināt. Jā, un arī varbūt vienkārši arī tie, kas šeit tūmā apmēram dzīvo, varbūt padomāt par to, kas, cik plašāk. Respektīvi, var plašāk domāt un dziļāk domāt vienlaicīgi. Jā. Forši. Jā, paldies, un tad es iešu meklēt to govi. Ko es saku? Amats rokā. Tos kāpostus stāstīt. Un tad jau mēs ar tevi atkal tiekamies Laikratpietrā, un tu teici, ka tu nākošais runāsies par pasakām. Jā, es domāju, ka ar pasaku terapijas vadītāju, asociācijas vadītāju Kristīnu Diņisu, tad runāsim par votkrieņu pasakām, teikām, mītiem un kaut kā paturpināsim šo tēmu. Jā, bet tagad jāiet ir pļavās, meklēt govis. Jā. Dievs tev arī. Tā.